Sveiki, labrīt visiem! Pirmdiena, tāda neparasta diena. It kā bija doma braukt atkal uz Floridu, 3. reize jau. Nogrēkoju, nenofilmēju, bet kā ir, tā ir. Šis gadījums būs izņēmums, jo tagad mēs uz trēlera nekā nav. Un uz smagās mašīnas arī nekā nav, bet smagais rekur ir atbīdīts prom. Tā, kas te notiek? Te man ir kaut kāda šaize. Man ir jābrauc pie mehāniķiem un jāpalabo bišķiņ traks. Ir vietām, kur ir sasprādzis rāmis, bet galvenā problēma ir bremžu un bremžu barabaņu nomaiņa. Visticamākais. Bet tūlīt tās parādīšu. Tā, te tāds sīkumi. Es domāju, ka šis ir sīkums. Te arī tāds sīkums. Tas ir pa metināšanu. Atstājiet to manā ziņā. Ko te ir? Negal. Šeit ir. Tur ir. Augstā tur. Tas ir pa metināšanu, bet galvenais rekur ir tās bukses. Redz, kā es esmu novālējis. Redzēs, kā būs. Cik ātri samainīs, ja ne, tad trešdien laižam uz Floridu, un tad jau mēs tālāk tā. Labrīt! Ceturtdiena šodien. Un ceļojums būs atkal uz Floridu. Mēģināšu kaut ko uzfilmēt. Plānā bija izbraukt otrdien, bet šodien ir ceturtdiena, kā jau, protams, truckdriveri, kad izvēlās plānu, plāns ir sabrucis tikko, kā viņš ir nosprausts. Šoreiz nobruka uz 2 dienām, 2 dienas vēlāk. Tā ir tā dzīve. Sakarā ar traka remontu, kuru es jums parādīšu pēc tam, nevis pašu procesu, kā tur tika viss izdarīts un kas tika darīts, jo, kā jau es teicu, diez vai man tur ļaus tur filmēt, bet apmēram parādīšu, ko viņi man izdarīja trakam, un parādīšu arī cenas. Lai jūs tā saprotat, ka nekāda baigā, kā lai pasaka, sūdīgā dzīve te nav. Viss gan rīz pa lēto ir. Tas tā būs par traka remontu, par Floridas braucienu. Ļoti nepierasti. Man ir uzkrauta, tagad ir viena mašīna virsū uz piekabi, kura man jāved ir no Toronto, no Mississaugas, kur es dzīvoju, uz, kas tā ir, Džordžija. Atlanta, pie pašas Atlantas, var teikt tā. Nezinu, kādā sakarā, kāpēc, bet viņi ir ar Kanādas numuriem, un tas nozīmē, ka man jābrauc ir apkārt par augšā uz Sārniju, un tad vēl jābrauc lejā, jābrauc pa 75. un tad līdz pašai Atlantai. Tas man aizies apmēram kaut kādas 16 stundas. Neko darīt. Šodien es tāpat esmu nebūšu. Kā būs, tā būs. Un pēc Atlantas es braucu tālāk atkal uz Tampas piekrasti tur. Tampa, Peterborough, Fort Myers, Naples. Un tur es sāku vākt mašīnas. No sākuma es paņemšu 2 mašīnas Peterborough. St. Petersburg. Un tad es braukšu lejā uz Fort Myers, un tad atkal tālāk uz Naples, un atkal uz augšu tā, lai, es apmēram parēķināju, kādas mašīnas man kur nāks, un lai man nebūtu kaut kāds pārsniegts augstums vai kā, likšu tādā veidā.
Nu ko, mēģināšu uzfilmēt. Un tad jau redzēsim, kā ies. Nu, es ļoti ceru, kad uzfilmēsies viss. Ok. Čau. Nu tā. Neliels ieskatiņš, ko man izdarīja tieši pašam trakam. Gaisa spilveni tika samainīti 2 gabali. Abi divi, man liekas, ka viens ir šajā pusē un viens ir otrā pusē. Tālāk uzlika bremžu barabanus, tos nevar redzēt. Uzlika ritīgi tādus heavy duty. Samainīja, saļņiku samainīja ritenim, ķipa tecējis. Nu labi. Velnciņi zina, lai tek. Un kardānam samainīja to krustiņu un tur kaut kur apakšā viņš ir. Nu, ok, tas aizgāja remontā 2 dienas, jo nevarēja krustiņu atrast nekur. Un, nu, gadās, kā, nu, ko es varu izdarīt? Nu, tāds ir tas owner-operator dzīve un darbs, nu. Bet nu, es nopelnīšu apakaļ ar šo te braucienu. Tas, kas man tika iztērēts, pat neteiksim, ka iztērēts, tika samaksāts par mašīnas labošanu. Tā vēl, ko es gribu parādīt, rekur. Es pats, ko sadarīju. Varbūt tās šeit atceraties, varbūt redzējāt, ka te bija tieši tāds pats stūris, kā reku šeit 90 grādi. Pēdējā laikā man gadījās tādas nelielas kļūdas. Griežot traku, es pieskāros šai te mašīnai, kas uz šajieni stāvēja, un noberzu buferi. Un tā kā par cik es esmu metinātājs, es izdomāju, ka sūdreiz paņemšu un sametināšu un pārmetināšu. Nogriezīšu stūri nost, ielikšu jaunu leņķīti, labi, tur tāds nesmugs, bet tas ir dizains. Nu, un arī otrā pusē. Otrā pusē tieši tas pats ir. Tieši tas pats. Cerams, protams, ka jābūt uzmanīgam, bet nu, cerams, ka vairāk tādas kļūdas nepieļaušu. Nu, no kļūdām mācās, gudri no cita kļūdām. Nu tā, te jāuzliek vēl ir uz uzgriežņiem kalpaki, lai smukāk izskatās, un jādodās ceļā. Tā, šī miskaste, nopietni, godīgi teikšu miskaste, iet uz to Atlantu. Uz Atlantu. Nu, neko darīt. Vismaz atsitīšu, nebūs pa velti lejā brauciens uz Floridu. Nu, ar šo te mašīnu atsitīšu degvielas naudu, jo, kā jau es pats teicu, toreiz par degvielu maksāju es. Ir autiņi, kur man atmaksā tur 17% atpakaļ degvielu. Nu, tas arī, ja liekas 17%, liek... Nu, kaut kā tā, tas ir par tiem remontiņiem. Nu, ko? Jātaisa ikdienas pre-trips, jeb priekšizbrauciena pārbaude. Riteņi vai nav mīksti un eļas nekur vai netek un tādu. Nu, uguņi deg, nu, tas mums ir obligāti šeit jādara. Nu, un tad jau aiziet uz priekšu. Gan jau uzfilmēšu vēl kaut ko. Es ļoti ceru, gan jau uzfilmēšu. Tad feina diena šodien būs baigais mizājiens būs. Ok, davai. Čau, kur tu kamerā te kaut kur jāskatās. Čau, davai. Akal aizgāja prom.
Exotica. Exotica. Enter the world of Exotica. Be a dice of Exotica. Nu šeit nogāja greizi ar skaņu. Neierakstījās, ka es tur biju vāvuļoju, bet īsumā izstāstīšu. Nu, man atgrieza atpakaļ ar visu kravu uz Kanādu, jo nebija papīra, ka pareizi sataisīt. Brokeris bija nokļūdījies par ownerships nesakrita ar papīros ierakstīto vārdu. Nu, neko, davai, brauc atpakaļ uz Kanādu, metu nost mašīnu. Čau. Nu tā, ir updates, un es braucu uz Floridu šodien. Nevis rīt vai kaut kad, bet braucu šodien. Karoči, nosviedu nost to mašīnu, un te pārbraucot, iebraucot atpakaļ Kanādā. Un to savāks, jau īstenībā jau iedevu jau atslēgas jau vienam citam šoferim, kurš braucot tagad uz Ameriku. Viņš ievedīs savas mašīnas, nometīs, un pēc tam viņš braucot atpakaļ, iebraucot Kanādā, paņem šo te autiņu un aizvedīs atpakaļ uz ofisu, lai brokeris tur ņemās vēlreiz pa jaunu. Tā kā tā, ir labi jaunumi, bet, un arī slikti. Kā lai saka, slikti ir tikai tāpēc, ka ir pulkstens 11:30 bļāviens un es vēl esmu Kanādā. Parasti šajā laikā, ja es braucu uz Floridu, šajā laikā jau es esmu 4 stundas no apstāšanās vietas no Šarlotas. Tas ir apmēram, es nobraucu to pa to savām 11 stundām, tur 1140 kilometrus apmēram, bet šobrīd es esmu nobraucis, izskatās, ka tikai kaut kādi 350, mazāk kaut kā 280 kilometri. Neko darīt. Tā, beidzot Mičigana Sārnija. Plāns ir sekojošs. Braukšu lejā uz Detroitu un pa 75. highwayu pilīšu līdz pašai lejai, līdz pašai Floridai, un tad jau tur tad nogriezīšos uz tām, bet tas būs tikai pēc 19 stundām. Vēl man atļautais laiks ir 7 stundas 21 minūte braukt. Tā kaut kā, piebraucu tagad šķērsojot robežu pie muitniekiem. Man muitnieki prasīja, vai nevada neko kaut ko aizliegtu, kā kaut kādus tur tomātus vai kaut ko no gaļas. Es teicu, nē, es taču visu varu nopirkt, kā tomāti, priekš kā man tomāti jāved ir no Kanādas uz Ameriku. Un tad viņi teica, labi, laimīgu ceļu. Kaut kā tā sanāca, ka, tomātus man kāds bija ielicis mašīnā. Laikam, kad es biju jau šķērsojis robežu, Bet, jau es esmu Amerikā, neko jau nevar izdarīt. Viņi man apstādinās, neatņems. Tā kā, davai, būšu Detroitā, atkal piespiedīšu
recordu pogu un kaut kas varbūt tās arī sanāks varbūt no šī ceļojuma, jo, sākums jau man liekas, ka tīri izdevies, priekš jums, ne jau priekš manī. Vai čau, tiekamies! Tātad, dāmas un kungi, esam Detroitā. Detroita ir tāda nepatīkama pilsēta, autoceļi, šie te kārhauleriem. Tādiem kādi, ko es te strādāju, tādu darbu. Jo ir baigi daudz tilti, pārvadi, un viss highways iet zem tiltiem. Un līdz ar to tie tilti viņi ir sen būvēti, un viņi ir zemi. Tas, kur pat ir 13,7 feeti. Lai es izbrauktu cauri ar kravu 13 feetiem un 7 inčiem, un ar smago vēl pie tam, smagie kravā, smagie uzkraut, nesanāks. Es aizvedīšu uz dealership kādu kabrioletu tad no tā smagā, no pick-up traka, var teikt tā. Nav patīkami. 5 štukas, vismaz tas ir automātiski. Tā, kas vēl? Detroita. Par iedzīvotājiem es jums uzlikšu apakšā, cik ir iedzīvotāji bija. Salīdzināsim, cik iedzīvotāji bija, pieņemsim, 2000. gadā un tagad 25. gadā. Reku tilts ir 13,9. Tas, ko es jums teicu. Un pat var redzēt, kad ir jau tās tilta Krievis savu balkas, kas pāriet ceļam, viņas jau konkrēti ir sasistas, jau salocītas. Tātad tur ir devuši iekšā, ka tikai. Pie kā palikām? Par cilvēku population, cilvēku apdzīvotību, kāda bija tad un kāda tagad. Mēģināšu atrast, visu to ielikšu apakšā. Un davai tad turpinam mūsu ceļojumu. Manu ceļojumu, jūsu ceļojumu. Kā būs, tā būs. Sūdīgi, kad lietus līst, bet, kā ir, tā ir. Te viens man rakstīja, vairāk dabas skats. Es neatceros, kas tas bija. Es noteikti komentāros paskatīšos, bet tieši es atbildēšu šim cilvēkam, šim sekotājam. Zin, kā ir ar to dabas skatu? Par cik es esmu viens pats mašīnā, cik es varu, tik es uzņemu kaut ko. Un nav viegli braukt un kameru tēmēt, pieņemsim, uz kaut kādām augstceltnēm vai kur. Nebūtu baigi čotka, jo tomēr tas ir jāuzmanā. Street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look. Hei, labrīt! Ko? Nakts ir lieliski pavadīta. Vakar bija diezgan produktīva diena, nobraucu 1155 km ar visu atgriešanu atpakaļ Kanādā. Tas ir daudz, jo, kā jūs ziniet, Kanādā var braukt 13 stundas, Amerikā 11. Un tur atkal skatieties iepriekšējos video, būs jums izstāstīts par tahogrāfiem, atceros vārdu latviski, šeit lāgbuki. Plāns šodien ir tāds. Esmu apmēram kaut kādi 80-50 km no Louisvilles un
līdz pirmajam galamērķim, kur man jāuzpikapoja ir mašīna, ir 11 stundas, jeb 12 stundas kaut kur jābrauc. Protams, visu es to nenobraukšu, bet 11 stundas un vēl plus personal conveyance, gan to es paņemšu, lai es tuvāk tiktu pirmajai mašīnai. Tagad tā, paredzēts, nevis paredzēts, bet man bija klientiem pateikts, ka Egils vāks šodien mašīnas, bet par cik man smagais bija šopā pie mehāniķiem, tad arī vienu dienu uz apakaļ un vēl dažas stundas uz apakaļ, karoči figu. Šodien nekā nesanāks. Jā, rītā nekas viņiem nenotiks, rītā sākšu vākt kopā. Tā, nu ko, tagad taisam tā saucamo pre-tripu, apgaitu, apkārt smagajam, klapējam par riepām, skatāmies lukturis un lampas, vai visas deg vai nedeg, un, ceļā un piļījam tālāk. Tā kā, mēģināšu kaut ko uzfilmēt, varbūt neuzfilmēt, bet vakar arī bija diezgan sūdīgs laiks, lietus lija un pa nakti nē, bet vakarā, ka uznāca tumsa, tad bija pērkona negaiss, pa radio bija pat, kā ir tie brīdinājumi, tur dod pausīm radio un lai tik pievērš uzmanību un pastāstīja, ka tieši tajā vietā, kur es biju, tur bija thunderstorm, tas ir negaisa brīdinājums, kurš, bija. Citās vietās varbūt tās viņš bija spēcīgāks, bet es trāpīju tajā mākonī. Tā kā, davai, kā saka, tikai uz priekšu. Nu tā, dāmas un kungi, esam Atlantā. Iebraucu Atlantā. Trafiks te būs diezgan mierīgs. Es tā ļoti ceru, jo ir piektdiena un 10 no rīta. Tas būs, vajadzētu būt ok. Akal es tā domāju, zin. Un šim te mums jāizbrauc cauri, mēs brauksim pa apkārt Atlantai, jo mēs nedrīkstu braukt iekšā downtownā. Tur ir zīme uzlikta, kad transporta traki, kuriem ir 6 un vairāk riteņi, nedrīkst iebraukt downtownā. Ok, mēs tagad sekosim tām norādēm un laižam uz priekšu. Kaut ko es jums pastāstīšu, varbūt tās atbildēšu uz kādu komentāru. Tā, kamēr mēs te braucam pa to apvedceļu, pieskāršos vienam komentāram. Man cilvēks rakstīja, lai pastāstu vairāk par CDL, kas varētu būt, es nezinu, godvārds, tad CDLs ir Amerikā, un es pieļauju domu, kad viņš tulkojās Commercial Driver License.
ja nemaldos, tas pats komentārs bija, uzdeva jautājumu, vai atšķirās, pieņemsim, owner operators vai no company driver. Nu, protams, kad atšķirās. Pirmais ir naudas ziņā. Un, principā, pirmais naudas ziņā, un otrais ir tas, ka tu strādā pats uz sevi, bet lai nesačakarētu visas attiecības ar priekšniekiem, tu nevari tā, es šodien neiešu uz darbu, es braukšu makšķerēt labāk vai kā. Pieņemsim, ja es esmu company drivers, es braucu ar kompānijas mašīnu smago, tur man pilnīgi nekāda galvas sāpe nav. Ne par damage'iem, bojājumiem, ko es uztaisu vai neieraugu kraujot, ne par degvielu, kura man jāmaksā, ne par smagā autiņa remontu. Pilnīgi nekas. Es no rīta pieceļos un pilīju uz darbu, uzkraujos vai esmu jau uzkrāvies un aiziet. Naudas ziņā, es pat nezinu, vai es varu teikt tā, latviešiem zinu Latvijā. Jūs jau sāksiet ar baltu acu uz mani skatīties, un varbūt tās pat neskatīsieties tālāk tos video, kurus es droši taisīs. Priekš jums, ne jau priekš sevis, priekš jums, lai redz, kāda ir tā dzīve. Ja kā kompānijas strādnieks es strādāju, pieņemsim, sākumā par stundām, ja man maksā $25 stundā, tad tas ir iesākumā, lai kamēr pierod pie kravām un tādu, un pēc tam jau aiziet jau pa kravām maksā, jo tu vairāk uztaisīs kravas, jo tev lielāka nauda būs. Kompānija darbinieks mēnesī, kā lai pasaka, cītīgi, normāli strādājot, $6,000 Kanādas dolāru. Tas ir, no savas pieredzes. Kompānija darbinieks, tu principā, tu nevari izvēlēties kravas. Ko tev iedod dispečeris, tas tev jāved ir. Ja tu esi, kā lai pasaka, neko neatsaki, kā no tām kravām. Ir sūdīgas kravas un ir labas kravas. Ja tu neko neatsaki, tad jau uz tevīm jau arī, kā lai pasaka, iedod labas kravas. Nevis to, ka tev ļauj tur izvēlēties, ir tikai 9 escapes vai 9 vieglās mašīnas, bet ļauj piedāvā jau vairākas kravas, no kurām kravām tu tur var izvēlēties. Owner operators. Alga ir, protams, lielāka. Es pat nezinu, kā. Es teicu, bail teikt ir. Par remontiem. Tagad piemērs. Pirmdien ieliku smago remontēt. Pirmdien kāds es pastrādāju pie viņa. Pametināju, ko man tur vajadzēja par to man nebija jāmaksā, jo ir labas attiecības ar mehāniķu un tādu un to shop owneri. Bet pēc tam otrdien, trešdien, tad jau viņi tur ķērās pie darba un tas bija tāds viens komentārs, uz kuru es tur mēģināju atbildēt. Tā kā viss, laižam tālāk, un man ir
atļautais laiks, es varu braukt 7 stundas 16 minūtes. Līdz pirmam pick-upam man ir 7 stundas 38 minūtes. Nu, es teorētiski, es zinot sevi, es varētu arī izslēgt tahogrāfu, ieslēgt personal conveyance un aizbraukt pakaļ mašīnai. Latvijā varbūt nav tāds. Karoči, Kanāda un Amerika. Kanāda ar Ameriku, protams, viss atšķirās. Kanādā, ieliekot personal conveyance'ā, es nedrīkstu braukt, kad man ir piekabināts traileris, un nedod Dievs vēl ir kaut kāda krava, pieņemsim 3 mašīnas uz smago, un traileris nokabināts. Nedrīkst es to darīt. Tas ir Kanādas noteikumi, to nedrīkst darīt. Ja tu esi nokabinājis traileri, vai ja tu esi tukšā, tu vari braukt līdz 75 km, izslēdzot tahogrāfu tur off-duty 75 km pilī. Tu netiec uz mājām vai pie mehāniķa tu brauc vai kā tur. Tad Amerikā ir savādāk. Vismaz, ko es zinu, ir man kompānija ir iedevusi līdz 150 km es varu nobraukt personal conveyance. Un, ja es nemaldos, tad arī, kad man ir piekaba un arī, kad es esmu uzkrāvies, kad man ir, krava virsū, bet ar vienu nosacījumu, ka tu nedrīksti braukt uz to, kā lai pasaka, uz to pusi, kur tev ir izmešanās. Tu vari braukt pa labi, pa kreisi, bet uz to pusi, uz to izmešanās vietu tu nedrīkst braukt. Tu vari braukt arī pretējā virzienā. Tāds šeit ir tas likums, un es runāju tieši par sevi, un tā kaut kā. Tā kā, davai, tiekamies bišķiņ vēlāk, tūlītās gandrīz jau es esmu izbraucis cauri Atlantai. Jā, gandrīz jau esmu izbraucis cauri, un tad jau līdz Floridas robežai, ja nemaldos, būs kaut kādas 3 stundas. Bišķi iegāja Walmartā. Vajadzēja pastīties, kādas preces ir pievestas jaunas. Un kur ir, laikam nesanāca uzfilmēt, kad uzkrāvu to pirmo mašīnu. Nekas mēģināšu būt nākamā reizē uzmanīgāks, kā jau teicu. Tas ir ok. Šeit šajā stāvā nāks Subaru Foresters, un šeit būs Acura MDX. Tā ir tāda paliela mašīna, ar ko viņi varētu salīdzināt ar Acuru. Tā kaut kā. Tu ko, laižam uz nākamo vietu? Tepat tās, man rāda 7 minūtes, ka es būšu tur jau. Tā kā te būs Sanktpēterburgā, viss te ir. 2 mašīnas man jāuzceļ te ir, un tad man jābrauc ir 2 stundas. Apmēram 2 stundas, lai paņemtu nākamo autiņu, kurš būs tas Acura MDX. Exotica.
Nu tā, bišķiņa ar aizkavēšanos, onkulis atbrauc. Nu, neko darīt, viņš bija domājis, ka es braukšu ar šo te smago iekšā visā tajā ērijā, vietā, bet tu nekā nebija. Tur bija riņķis un tā tālāk, es nevarēju tur iebraukt taču. Bet, jā, bišķiņa esmu nost atkal no grafika, kā bija plānots. Atkal, tas man visvairāk patīk. Šoferis izplāno un tad vienkārši tie plāni sabrūk uzreiz momentāli. Bez kaut kādām sirdsapziņas pārmetumiem, zini. Nu, neko darīt. Žēl, ka tā. Ok, braucam uz nākamo vietu. Man ir 2 stundas apmēram jābrauc. Cerams, ka šodien ir sestdiena, kad nebūs tik traki. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Nu, te ir kur arī kemperīšiem vieta. Cilvēki atlaiž ar kemperīšiem uz nedēļas nogali. Nu jā, šodien tak sestdiena ir, lūdzu, te jums ir pierādījums, ka cilvēki arī izbrauc ārā kaut kur nesēž savā lielā pilsētā. Reku, te pat teltis ir super, maleči. Nu, arī man kādreiz tā būs, tad, kad būs pensijā, zinu, varbūt tās būs kaut kāds īpašums šeit, nu, kas viņu zina. Varbūt tāpēc arī ir jāstrādā vairāk vai mazāk, melncīgi zina, jo mazāk brauks, jo mazāk izdevumu, bet policija reku manai sānu te. Reku aizbrauc. Tā kā tā, tas viss ir tikai manās paša rokās. Nu, kas grib labi dzīvot, nu, jāstrādā. Par to labi jāsaņem. Davai, tiekamies līdz nākamajai reizei. Nu, iebrauksim svaros. Pastīsimies, vai man svērs, vai man nesvērs. Skatāmies augšā uz bultiņām. Tur reku augšā ir divas tādi kvadrāti. Es braucu pa kreisi. Krustiņā es nedrīkstu braukt. Viņi kamerā paskatījās un palaida mani. Tā kā ceru, ka atpakaļceļā man neviens nepaņems. Pilnīgi neviens. Jo atpakaļceļā es būšu ar 9 mašīnām. Nē, šis nav tas pats, ko es biju domājis, bet, kā jau es teicu, paskatieties kāda smuka zālīte, golfa zālīte. Ritīgi labs, ne?
was born to be free. Tā, skatieties, es jums kaut ko parādīšu, kāda ir dzīve šeit Floridā. No kā viņiem ir jāuzmanās. Sekojiet līdz dzeltenai zīmei. Reku priekšā ir. Pamanījāt? Iedomājies, pat zīmes šeit ir uzliktas, kad ir pantēras šķērso ceļu. Nu forši, ne? Iedomājies, tu sēdi backyardā, aliņu dzer vakarā un tev no mugurpuses pienāk viena pantēra un nolaiz ausi. Nu forši tā. Jā, es kartē apmēram parādīšu, kur es esmu. Labi, ka nav karsta diena, 27 grādi šobrīd. Un, paldies tam cilvēkam, kurš ir izdomājis kondicionieru mašīna. Nu šis pikaps bišķiņ ilgāk bija, nekā es biju plānojis, bet ļaunumu bez labumu, vienalga. Karoči, 35 minūtes, tas man viss aizņēma, un man vairāk nebūs jātaisa pīpauzīt tā pusstundu, tā tika izdarīta šeit, tā kā atlikušās 6 stundas 23 minūtes es varu braukt, un jā, 6 stundas 23 minūtes. Jā, paldies atkal unkuļiem, tipiņš, $20, tas ir super. Viss, laižam pēc nākamās Audi Q5, un to mēs liksim apakšā trailerim pirmajā stāvā. Tā, davai. 7. mašīna ir uzkrauta. Braucam pēc nākamās 34 minūtes. Nezinu, ko es jums varēšu parādīt, bet parādīšu gala rezultātā, kā es uzkrauju vēl vienu mašīnu. Un pēc tam 2 stundas no turienes jābrauc ir pēc 9. mašīnas. Bet tas viss, nu jau šobrīd es lēnām virzos uz māju pusi. Tepat jau arī mājas pēc 2300 kilometriem. Juhu! Aiziet, davai, tiekamies vēlāk un
parādīšu jums, kā uzlādē 8. mašīnu. Davai, čau! Nu ko, esmu atkal citā mašīnā. Ups, tā, kur man ir tas bļāviens, ot? Midžinātājs. Kur ir midžinātājs viņam? Labi, velns viņa zina. Reku stikliņš ieplīsis. Tas man būs jāatzīmē. Obligāti. Zin kā, neatzīmēsi, gan uzreiz tev pateiks, kad ir saplīsis, tu esi saplēsis vai kaut kā, zin. Nav baigi patīkam. Mēs šādi te izdarīsim. Iegriezīsimies ķipa šeit. Saimniek, darīts. Čā, laižam pēc pēdējās. Te būs bišķiņ tāda lielāka pīpauze. Pārbrauciens. Un, man liekas, kaut kādas uz 2 stundām. Es tā skatījos, kaut kādas 2 stundas brauciens. Un tad jau, tad viss. Tad mēs... ja man ir atlikušais laiks 4:38, 2 stundas, 2:28, tehniski es jau varētu izbraukt ārā no Floridas šodien, bet skatoties, pa kurien tas brauc. Davai, līdz pēdējai uzkraušanai šajā tūrē. Davai, čau! Nu, davai, ejam fiksi uzkrauties, un, jo man laika daudz nav, es nevaru čakarēties. Davai, aiziet, davai! Nu tā, re, kur ir mana pilnā krava. Laikam varētu būt, kad būs 13,5. Vajagdies pārstāvēt, es nezinu, redzēšu, kā būs rītā ar noskaņojumu. Varbūt tās, ka no rīta ņemšu un pārlikšu, izņemšu reku vidējo ārā to kadiljaku un ielikšu apakšējo to RAV 4 samainīšu vietā. Nu, RAV 4 ir nedaudz augstāks nekā kadiljaks, un tas man varētu iedot tās 2, jeb 1 inci mierīgi klāt. Savu īsāku. Nu, tā kā viss darbs ir padarīts. Un viss, un tagad vai trinam uz mājām. Pietiek šeit darboties. Vēl tikai jāizštuko nakts mājas, kur mēs nometināšos. Un viss, tā kā davai. Visticamākais jau, ka šodien diez vai vairāk kaut ko es izdarīšu. Man šitas ir atnācis vaļā, bet nu, labi. Nefilmēšu neko, bet tiekamies tad rītā. Davai, čau! Esmu Kalonkā. Jau, pie vietas. Karoči, kamēr vēl gaišs ir, es kaut ko parādīšu jums. Reāli.
kas man ļoti, ļoti patīk šeit. Nu, viņam vajadzētu būt šeit, bet viņš nav šeit. Ai, kā neiet, kā neveicās, reāli neveicās. Ok, pastāstīšu, kas te ir. Te ir īstenībā aligātors šeit dzīvo. Es esmu vienmēr kā braucis uz šejienu, viņš šeit mitinās. Citreiz viņš ir izlīdis ārā, un citreiz turpat tās ņukājās pa ūdeni. Bet, nu, žēl, ka es neredzu. Žēl, ka es jums nevaru parādīt. Nu, neveicās. Nu, arī pa tumsu, diemžēl, viņš nav. Es pat nezinu, kur viņš ir, un, nu, žēl. Bet kā pierādījumu, ka te ir, lūdzu. Tā kā viss notiekās. Welcome to Florida. Nu, bļā, rītīgā bidna. Tad, kad negrib rādīt nevienam, tad viņš te mitinās. Nu, labi. Sūds ar visu aligātoru. Man ir labāks plāns. Kamēr vēl ir gaišs, es paņemšu pārkraušu šīs te divas mašīnas. Nu, čau, labrīt! Svētdiena! Nu, jau esmu riktīgi jau mājupceļā. Pārlaidu nakti vakar Kalonkā. Tagad gandrīz jau esmu ārā no Floridas. Vēl ir jāizbrauc agricultural stacija, kur tā ir, pieņemsim, smagie veda kaut kādas tur pārtikas preces un kaut ko tādu. Viņiem jābrauc ir iekšā svaros inspekcijā. Man tas nedraud. Es ļoti ceru, ka tie svari pirms izbrauc ārā no Floridas, viņi būs cieti, jo šodien ir svētdiena. Ja nē, es esmu ielidojis atkal uz kaut kādu, varētu rupi teikt, uz kaut kādu $200. Un tad jau būs kaut kāds update-iņš. Aizmirsu. Braucot ārā no Floridas, es pavaktēšu vietas, kur ir meža cūkas ganās. Viņām vēl vajadzētu būt ārā, jo tās tur tādas, interesanti. Es esmu 12 pa dienu pat arī redzējis. Ja būs, nofilmēšu, un to jūs visu redzēsiet. Nu gan viss. Davai, čau. Nu tālūk. Braucam ārā no Floridas. Te aiz smagā palika zīme. Tāda betona zīme, bet kur ir tāda plāksne. Es vēl atgriezīšos šeit. Esmu tagad džordžieši tā. Nu, un te jau es sākšu aktēt tās meža cūciņas. Reku zālē. Kaut kur iet. Reku vēl priekšā ir. Te ir tāds bariņš. Nu jā, un es nezinu, kāpēc, bet tieši šajā te vietā, tieši pirms upes, es pat nezinu, kāpēc viņas šeit, vienmēr ir. Tad, kad es braucu šeit, viņas ir vienmēr. Tāpēc te būs arī pierādījums, es aizsūtīšu čomam uz Latviju. Man īši ziņau, kad Floridā ļoti daudz ir cūkas un meža cūkas tieši. Tā kā, davai, braucam tālāk. Ja būs kaut kas interesants, pieslēgšot. Bet, ja nē, tiekamies Kanādā pie nokraušanas, un tad jau visu labu, visu gaišu. Čau! Čau!
born to be free. Nu ko, tas patiesības brīdis ir pienācis. Esmu Toronto, un tagad es kraušos ārā. Izkraušu 9 mašīnas, un 1 mašīnu atkraušu atpakaļ, jo tā pēdējā ir jāved svojim hodam, jābrauc ir uz netālu tur, kur es dzīvoju. Vēl viena feature. Es jums parādīšu tūlīt, kā lai pasaka, ātrāk 30 sekundžu laikā es nokraušu šo te traku no autiņiem un uzkraušu vienu virsū un parādīšu. Davai! Turat tīkšķus, lai man tas 30 sekundes nebūtu ilgāk. Davai! Čau! Exotica. Jau ir pabeigts. Darbiņš ir pabeigts. Nemazām nebija tik grūti tās 30 sekundēs nolādēt to visu traku. Un, ja jūs patikās šī epizode, ar to es arī beigšu. Īkšķīt uz augšu, un tie, kas nav pierakstījušies vai subscribe, izdariet to. Un turpmāk taisīšu vēl kādu epizodi. Okay, nu gan, lai jums labas lieldienas, varbūt tās es atkal jau būšu ceļā. Tas Florida. Davai, čau! Čau visiem!